Vasaras saulgriežu laiks slimnīcās nereti iezīmēs kā laiks, kad pieaug nepieciešamība pēc asins pārliešanas. Tāpēc svētkiem tuvojoties arī Balvu novadā notiek aktīva asins donoru uzņemšana. Pirmkārt, tā ir vēlēšanās otram palīdzēt. Otrkārt, cilvēks jūtas labāk. Ir cilvēki, kas jūtas labāk pēc nodošanas. Treškārt, tās ir brīvdienas, teiksim, ja vīrietis nodod 5 reizes gadā, viņam ir nedēļa pie atvaļinājuma, tas ir ļoti daudz. Arī, protams, draugu mudināti, vecāku mudināti. Ja notiek kāds nelaimes gadījums, tad arī cilvēki labprāt nodot un palīdz tuvākajiem. Valsts asins donoru centra dati liecina, ka viena donora ziedotās asins var palīdzēt pat vairākiem cilvēkiem. Tomēr mediķi atzīst, donoru kustība arī Latgalē joprojām nav plaši pārstāvēta. Principā mūsu donoru kustība turās uz atkārtotiem donoriem, uz veciem kadriem. Diemžēl mums jaunu donoru netik daudz nāk klāt. Jaunatne arī īpaši atsaucas uz asins nodošanu. Tomēr Balvos sastopami arī regulāri donori. Par tādu kļuvusi arī Iveta. Viņa asinis ziedo jau vairākus gadus un uzskata, ka tas ir vienkāršs veids, kā palīdzēt citiem. Asinis ir jāziedo, lai grūtā brīdī cilvēkam palīdzētu. Un iesaku to darīt visiem. Tāpēc, kā pirms svētkiem parasti jaunieši un gadās avārijas un izskats. Un steidzīgi ir vajadzīgas tās asinis. Un nav žēl, lai tik cilvēkiem palīdzētu. Līdzīgi iemeslu dēļ asinis ziedo arī Māris. Viņš uzsver, ka dažkārt palīdzība nepieciešama pavisam negaidīti. Tādēļ svarīgi uzturēt pietiekamus asins krājumus. Teiksim tā, manus ir kārtībā ar manu ašni, un līdz ar to es varu palīdzēt cilvēkiem, kuriem tas ir visvairāk nepieciešams, jo tieši šobrīd ir kritiskas asins rezerves, un man ir tā gadījis, ka man ir tāda grupa, kas varu palīdzēt ļoti daudz cilvēkiem, tāpēc es domāju, ka es daru ļoti vērtīgu darbu. Mediķi atgādina, ka par donoru var kļūt vesels cilvēks vecumā no 18 līdz 65 gadiem. Pirms asins nodošanas jāpārliecinās par savu veselības stāvokli un jāizvērtē savas iespējas. Protams, donoram ir jābūt veselam. No rīta jāpaēd brokastis, jāpadzerās ūdens. Nedrīkst būt kādi, nesen lietoti antibiotiķi vai kādi citi nopietni medikamenti. Mums tur ir vesels saraksts. Daudzi donori atzīst, ka asins ziedošana kļuvusi par tradīciju. Jānai lēmums par pirmo ziedojumu radies tieši svētku laikā. Es to sāku it kā nesen darīt, dažus gadus atpakaļ. Vienos Ziemassvētkos notika kāds klikšķis, ka gribās ziedot Ziemassvētku dāvanu kādam uztaisīt. Sapratu, ka no tā slikti nejūtos, jūtos pat labi un labāk. Kāpēc ne? Mums apkārt tik daudz visādu nelēmju notiek. Palīdzam kaut kā varam. Tas ir bezmaksas pasākums un tur pat nav jāiegulda nauda nekāda. Palīdzam kā varam, kā kurš prot. Šobrīd asins krājumi visām asins grupām ir kritiski zemi. Mediķi uzsver, asinis nav iespējams mākslīgi aizvietot, tāpēc katrs ziedojums var kļūt izšķirošs kāda cilvēka dzīvības glābšanā. Tuvojoties svētkiem, donoru atsaucība palīdz nodrošināt, ka nepieciešamā palīdzība būs pieejama ikvienam, kam tā būs vajadzīga.